Labi. Kāds Ēmu. noskaņojums visiem? Pilnmēnesīgs noskaņojums ir balts. Ļoti labs pēc vakardienas bija. Ai, kāds krūmēnes, viss tik, nu tiešām, tik jēgpilni, tik jēgpilni. Baigi labi. Nu, lai tā būtu arī Paldies. pārējiem jēgpilni. Cerams, mums arī šī Jā, stunda būs jēgpilna. Tāpēc vērsim acis ciet. Noskaņosimies un pastrādāsim šodien ar kundalīni, ar čakrām. Pārmaiņas pēc būs mazliet vairāk jāiztēlojās, jāvizualizē, jāpiedalās ar iztēli. Tā kā iekārtosimies kā tādā labā kino. Visiem apšanti, un lai mums izdosies nodarbība. Un sāksim. Ja? Pirmā pietura mums ir ķermenis, vienmēr paliek nemainīga. Iedomājam, piekārtojam, sajūtam. Ja, pavērojiet, vai kājas esat labi salikuši, vai ir ērti, komfortabli. Vai mugura ir taisna. Un mugurkauls ar visiem liekumiem. Domās pastaigājam pa mugurkaulu. Šodien daudz šajā vietā veltīsim uzmanību. Tālāk mums ir pleci un plaukstas, rokas, mudra. Arī sajūtam mudras. Varam piekārtot vēl. Mēģinam dabūt saspringumu ārā, nemieru, ar uzmanību, ar apzinātību, ar izelpu. Ja, mūsu nodarbībās uzmanība tiek sadalīta trijās daļās - uz ķermeni, uz elpu un uz domām un prātu. Ja, kas prasa lielāku uzmanību, uz to mēs arī virzam. Šobrīd tas ir vēl ķermenis. Un mēs esam tikuši līdz kaklam, līdz galvai. Sajūtam galvu, arī atslābinam. Pieri, uzacis centru. Ja, acis varam turēt šamhavī mudrā, skatīties starp uzacīm ar aizvērtām acīm. Visa seja, skatiens gaišs. Ja jums nav vajadzīgais noskaņojums, tad jūs varat atcerēties kādu jauku brīdi no mūsu nodarbībām, kad jūs esat jutušies labi, kad ir bijis kas patīkams. Mēģiniet izcelt no atmiņu arhīviem šo atmiņu un šo sajūtu. Atmiņa dzīvo prātā, sajūta dzīvo sirdī. Un pievērsīsimies tad arī krūšu apvidum, sirdī, plaušām. Arī domās. Pavērosim, varbūt pat iztēlosimies, kā plaušas kustās, kā sirds kustās, pulsē.
lēnām plūstoši mēs sagatavojamies un pavērosim arī vēderu kustību. Un būsim lēnām domās izgājuši cauri ķermenim. Mēģinām sajust, ka tas ir relaksēts, mierīgs, stabils, nekustīgs, gatavs praksē. Jā, tagad pastiprināsim uzmanību uz elpu. Un pienācis laiks pavērot elpas ritmu, tempu, dziļumu. Un tad pastiprinam uzmanību uz elpošanas procesu, pasakojam līdzi. Elpa kā tāda plūstoša upe. Mēs plūstam kopā ar elpu. Ķermenis ir laiva, elpa ir upe. Kas ir prāts, kas apziņa, to jūs varat paši izdomāt. Ļaujieties elpas plūsmai maksimāli atbrīvoti, atvērti. Šodien mums palīgā nāk arī mēnesis, pilnmēnesis. Kā jūs ļausieties praksē, tad mēs plūdīsim viegli, pa straumi. Un ļaujam elpai pagarināties. Pagarinam elpas lēnām arī plūstoši. Elpojam dziļāk. Ar ķermeni, ar vēderu, ar krūškurvi. Katra ieelpa kā pieredze. Katra izelpa kā jauna pieredze. Pievērsīsim uzmanību gaisa plūsmai, nāsīs degunā. Mūsu ceļojums sāksies ar Nadīšadhāna pranajamu. Kundalīnī jogā tas ir pats pirmais posms, līdzsvarot elpu starp labo un kreiso nāsi, jeb starp saules un mēnesi pusi mūsos. Tāpēc pievērsīsim uzmanību tagad elpas plūsmai kreisajā nāsī. It kā mēs elpot ar kreiso nāsi, mēnesi elpa, mentāli ieelpojam ar kreiso.
Un izelpojam ar kreiso nāsi. Jā, uzmanība ir kreisajā nāsī. Sajūtam vēsumu, kustību, mēnesi enerģiju. Mūsu introvertā, intuitīvā daba ir saistīta ar mēnesi pusi. Ieelpa ar kreiso nāsi un izelpa. Un turpinam pagarināt elpas. Elpot dziļi. Piedzīvot elpu. Ja jums prāts ir aktīvs, traucē, novērš uzmanību, tad ieklausieties prātā, ko viņš jums saka, kādas aktuālas domas tas jums grib piedāvāt. Uzklausiet un virziet uzmanību atpakaļ pie prakses. Un šobrīd mēs pāriesim pie labās nāses, tieši tādā pat veidā. Koncentrēsimies uz labo nāsi un elposim ar labo nāsi mentāli. Ieelpa ar labo un izelpa. Sajūtam labo nāsi, mazliet siltāka, saules puse, aktīvā, dinamiskā mūsu daba. Un lēnām pāriesim pie Nadīša Dhana pranajamas ar rokas mudru. Šoreiz brīvi plūstoši savā ritmā. Varat skaitīt, varat neskaitīt, bet ieelpai, izelpai būtu jābūt apmēram vienādā garumā. Jūs varat pēc sajūtas vadīties vai arī izmantot mantru, kādu mantru, piemēram, personīgo mantru. Ieelpa viena mantra un izelpa. Vai arī skaitīt pulsus. Ja? Brīva izvēle. Un praktizējam Nadīša Dhanu.
Mēģiniet maksimāli viegli, klusi, plūstoši elpot. Bet elpas ir pietiekami dziļas. Pievienosim arī elpas aizturi. Ja, apmēram tikpat garu kā ieelpu un izelpu. Ieelpojam, paliekam uzads centrā, raugamies šamhavī mudrā, un tad ir izelpa. Turpinot Nadīšu Dhanu, ja, pievienojam kumbaku, jeb elpas aizturi.
Un lēnām gatavosimies šo praksi noslēgt. Noslēdzot apli, izelpojot ar kreiso nāsi. Lēnām nolaidīsim roku un uzkavēsimies uzacis centrā un pavērosim prakses iedarbību. Visi ir noslēguši, jā, uzkavējamies uzacis centrā, vienkārši pavērojam sajūtu, jā, elpa ir līdzsvarojusies, tad iestājās zināms miers prātā, un arī prāts plūst tāpat kā elpa. Un nākamais posms būs mēs pastrādāsim ar mugurkaulu centriem, ar čakrām. Šeit arī darbība notiek 4 daļās. Pirmā ir čakru atrašana, otrā ir attīrīšana, elpojot cauri, trešā ir aktivizēšana, un ceturtā ir atvēršana. Mēs izdarīsim tikai pirmās 3 daļas. Nu, virzīsim uzmanību uz mugurkaulu pamatni, uz vietu, kur mēs meklējam muladharu. Pievērsīsimies muladharai. Domāju, ka visi jūs jau ziniet, kur tā atrodas. Un pavērosim, vai varam sajust šeit pulsu, kustību. Ja nē, tad prakse šeit ir mula bandha, apakšējais slēdzis. Varam uz ieelpu viegli šo slēdzi padarbināt, uz izelpu atslābināt. Līdz mēs sajūtam šo punktu, un kustība, vibrācija čakrā ir sajūtama. Tad mēs esam čakru atraduši. Ja vēl nesanāk, praktizējam apakšējo slēdzi. Un vienlaicīgi pārējām uz uđģaji elpu. Uđģaji elpa vienmēr šeit tiek izmantota. Kākla elpošana. Uđģaji elpa. Un uzmanība ir uz muladharu. Un iztēlosimies, ka mēs ieelpojam caur šo punktu. Ieelpa notiek caur muladharu. Un izelpojam. Ieelpojam ar uđģaji. Un izelpojam. Un kādu brīdi ar uzmanību uzkavējamies šeit. Pavērojam, vai pieaug pulss, vai kustība, vai kādas citas sajūtas. Varam arī vizualizēt, iztēloties kā mazu tumšu sarkanu punktu vai bumbu. Ieelpa caur muladharu un izelpa. Lūdzu, pieiet intuitīvi, radoši, plūstoši, bez tāda saspringuma, bez man nesanāk. Iztēle vienmēr sanāk. Ņemam tālāk iztēli, fantāziju.
Un, ja šī vieta kļūs viegli sajūtama, pulsē, tad katru pulsu iekrāsosim ar čakras bidža mantru. Katrai čakrai sava skaņa, kas to aktivizē. Un Muladharai tā ir lam, lam. Ja? Domās katru pulsu varam iekrāsot ar lam, lam, lam. Vai arī om. Arī tas der. Vai arī ar soham. Arī tas der. Un apmēram minūti mēs veiksim šo procedūru, un tad turpināsim ar nākamo centru. Šī čakra kļūst aktīva, te es sajūtu, ka tur kaut kas izteikti pulsē, šūpojās. Ir izteikti sajūta, ka notiek kustība. Šis centrs ir saistīts ar stabilitāti, drošību. Svarīgi šo centru ir uzturēt labā kārtībā. Kā Muladhara ir vaļā, tad var notikt visādas lietas dzīvē, bet jūs pa dzīvi ejat plūstoši, mierīgi, droši, stabili. Un iesim tālāk. Liksim mieru šai čakrai un arī ieelpu ar uģai. Uģai visu laiku saglabājam. Mazliet pavirzamies uz augšu pa mugurkaulu, virs astes kaula, pāris centimetrus. Mums ir Svadhisthana, vēl viens centrs. Ja, pavērosim šeit, kustība ir savādāka, var just atšķirību. Vairāk tā kā šūpolis. Vienam atrast, iztēloties, iekrāsot oranžu punktu formā. Un mēģiniet ieraudzīt abas čakras. Abi punkti savienoti ar tādu baltu pavadienu. Tas ir mugurkaula kanāls Sušumna. Un koncentrējamies uz Svadhisthānu. Kas mums šeit var palīdzēt? Šeit mums var palīdzēt Ašvīnī mudra. Tie, kas zina, retrītā stāstīju, varam izmantot Ašvīnī mudru, ja centrs nav jūtams. Un turpinam elpot caur šo vietu. Iztēlojamies, ka ieelpa notiek caur šejieni, caur šo oranžo punktu, uz iekšu un uz āru. Pastiprinam uzmanību, koncentrējamies, iztēlojamies, vizualizējam, izmantojam visus prāta resursus un aktivizēsim Svadhisthānu. Elpa. Līdz sajūtam šeit regulāru pulsu. Jūs esat ļoti uzmanīgi, jūs varat sajust abus pulsus, abu čakru pulsus.
tie mazliet atšķirās. Tiklīdz pulss ir, tā mēs pievienosim arī šeit bidžu mantru. Šeit tā ir vam, 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 vam. Vai arī om, vai arī soham. Un virzīsimies tālāk. Atcerieties, skatiens ir Šamhavī mudrā, raugamies apziņas ekrānā un mēģinam tur redzēt visu, kas notiek lejā. Ja mēs raugamies trešo aci, tad mēs varam šo vietu iztēloties kā trīsdimensiju telpu, redzēt abas čakras, vai no augšas, vai no sāniem, vienalga. Un virzamies augstāk, šis baltais pavadiens virzās augstāk līdz pat nabas centram Manipurai. Atrodam nabu un tad taisnā līnijā mugurkaulā Manipura. Mēģinam šeit atrast pulsu. Un ieraudzīt visas trīs čakras vienu zem otru, 3 punkti, tumši sarkans lejā, oranžs mazliet augstāk, un vēl sprīdi augstāk dzeltens punkts, Manipura. Iztēli izmantojiet fantāziju. Ja ir pa grūtu, vienkārši atrodiet šo punktu, iztēlojieties un elpojiet ar uģai cauri. Ieelpa caur Manipuru un izelpa. Un uģai visu laiku turpinās. Šņācošā kakla elpa. Jā, ar šo elpu mēs enerģizējam šo centru, visus centrus. Uģai ir enerģizējošā elpa, praniskā elpa, var teikt. Visur, kur mēs virzam uzmanību, tur virzās prana, enerģija. Tādā veidā mēs šo čakru aktivizējam, atrodam, attīram un aktivizējam. Atrodam ar uzmanību, attīram ar elpu un aktivizējam ar prānu un bidža mantru. Un šeit tā ir ram. Ja jūtat pulsu, liekam klāt ram, 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 ram vai om.
Sajūtam, kā šeit pastiprinās pulss, manipūra kļūst aktīva. Jā, aiz nabas, mugurkaulā, pulsācija, šūpošanās, spiediens. Jā, šis ir jūsu mērķtiecības, neatlaidības centrs, enerģijas centrs, veselības centrs. Un zeltains punkts, ja bumba lēnām kļūst aktīva, un mēs virzīsimies tālāk. Mēģinam ieraudzīt visus 3 centrus, vienu virs otra. Tad ar ieelpu virzamies augstāk uz sirds centru. Sirds augstumā, mugurkaulā, gaiši zils punkts. Mēģinam atrast, fokusēties, meklējam anahatu. Jā, izmantojiet iztēli, iedvesmu. Jā. Ja tiešām ir pagrūti atrast, tad iedomājieties, ka tā šeit ir. Ieliekiet punktu, turiet uzmanību, ar to arī pietiek. Tad arī notiek darbs, ar uzmanību, ar prātu. Viss arī tiek darīts. Jā, mēģiniet neanalizēt neko, vienkārši ļauties plūsmai, čakru aktivitātēm. Un esam pie anahatas, elpojam cauri anahatai, aktivizējam to, atrodam, attīram. Varbūt arī siltuma vai vēsuma sajūta, niezēšanas sajūta, vai kustības sajūta, vai griešanās sajūta. Esam uzmanīgi, jebko pamanam. Un kad anahatā pulss ir pastiprinājies, jūtam, tad pievienojam bidžu. Un šeit tā ir jam, 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 jam. Koncentrējamies, pastiprinam uzmanību, turpinam veidot savu mākslas darbu. Mēs esam jau radījuši 4 čakras, mēģinam tās ieraudzīt vienu zem otras, smukā virtenē, savienotu baltā pavadienā. Bijam radoši, brīvi, viss mums sanāk. Tā nav fantāzija, tā tiešām tā tur ir, vienkārši mums ir jāpastiprina uzmanība. Jā, mēs turpināsim, virzīsimies vēl augstāk.
Un šis pavadiens virzās uz augšu līdz kakla centram. Kakla centrs. Ar uģai viegli varam sajust višudhi. Un meklējam punktu kakla pamatnes. Violetas krāsas punkts. Un turpinam dekorēt mūsu Ziemassvētku eglīti. Ja, uģai elpu ir viegli šo centru atrast. Elpojam tam cauri. Tiklīdz šeit pulss ir sajūtams, varam pievienot mantru, bidža mantru, ham, 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 vai arī soham. Tas ir tas pats. Vai arī om. Katrs pulss viena mantra. Pulss mantra, pulss mantra. Un nevis ieskaldam, bet iešūpojam šo mantru kopā ar pulsu. Ham, 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 ham. Mēģinam sajust, ieraudzīt visu virteni, visus 5 centrus viens zem otra. Katrs pulsē savā pulsā, savā tempā. Nav tā, ka čakras viss vienā tempā, katrai savs pulss, ritms. Pavērojam, sajūtam. Un esam jau tuvu augšējai čakrai. Jā, ieraugam šo virteni, viena čakra virs otras. Un tad ar ieelpu virzamies vēl augstāk. No kakla centra taisnā līnijā cauri Kačārī mudrai, ja vietai, kur mēli pieskarās augslējām. Šeit arī ir mazs centrs, bet tam mēs nepieskārsimies. Vēl uz augšu, galvas vidus, aģņa, uzacu centra augstumā.
Esam nonākuši pie šī centra, kurš ir diezgan aktīvs jau. Pavērojiet, pulss ir jūtams noteikti. Mēs turpinam ražņu. Galvas vidus, pulsācija, kustība. Saglabājam uģai elpu. Ja pulss ir uzreiz, tad paliekam pie pulsa un pievienojam bidžu, kas šeit ir om, om, om. Ja nejūtat vēl čakru, tad elpojam caur uzacu centru iekšā, uz iekšu un uz āru. Un turpinam meditēt uz zāģņu, pievienojot bidžu mantru om un mēģinam visas 6 čakras ieraudzīt tādā 3 dimensiju attēlā, vienu zem otras savienot ar baltu pavadienu. Un tas ir sušumnā kanāls, kur arī mēs esam aktivizējuši ar šo praksi. Ja šis kanāls jums ir aktīvs, tad prāts ir absolūti mierīgs, klausīgs un jums ir viegli iztēloties, vizualizēt, noturēt uzmanību. Un iesim vēl augstāk, iesim uz pašu augšu, no āžņas taisnā līnijā uz augšu, avotiņš jeb sahasrara, 1000 lotosu zieda centrs. Jā, mēģinam atrast avotiņu. Jā, puls uz galvas, gan arī pat varētu teikt virs galvas. Un koncentrējamies, elpojam cauri, sajūtam pulsu. Ieelpa caur avotiņu un izelpa. Ieelpa, uģai un izelpa, uģai. Un šo vietu mēs iztēlosimies kā baltu, sniega baltu punktu. Un patiesībā kā sniega baltu lotosa ziedu, kurš ir aizvēries. Jā, lotosa zieda pumpurs. Tā mēs šo vietu iztēlosimies. Un sajūtīsim pulsu. Un šo vietu mēs arī iekrāsosim ar bidža mantru aum.
Aum, aum, aum. Jā, nevis om, bet aum. Turpinam koncentrēties uz šo avotiņu. Mēģinam ieraudzīt visu pavadienu ar visām čakrām uz leju, viens zem otras, līdz pat apakšai muladharai. Un šī būs vienīgā čakra, ko mēs atvērsim. Atvērsim mēs ar iztēles palīdzību. Arī ielpu iztēlosimies, ka šis lotosa zieds, šis pumpurs lēnām, lēnām ar katru ielpu mazliet pavarās. Ar nākamo ielpu vēl mazliet. Mēs jau sākam redzēt krāsainas lapiņas iekšā. Bezgala daudz lotosa ziedu lapiņas dažādās krāsās. Ar katru ielpu arvien vairāk un vairāk šis zieds atverās, līdz mūsu galva ir izpušķota ar 1000 ziedlapām. Iztēlojamies, ka šeit kaut kas atverās, uzziedēs burvīgs zieds. Iztēlojamies, izfantazējam, zieds ir atvēries. Lotos ir uzplaucis, atvēries avotiņā. Un mēs ieelposim kosmisko prānu caur avotiņu uz leju, pa mugurkaula kanālu, cauri čakrām. Iztēlosimies, ka zeltaina gaisma ieplūst caur avotiņu, ar ieelpu virzās uz leju, cauri katrai čakrai un nonāk muladharā un šeit uzkrājās. Ar ieelpu un arī ar izelpu. Ieelpa virziens uz leju no avotiņa cauri mugurkaulam uz muladharu, šeit uzkrājās prana, un ar izelpu arī no avotiņa uz leju. Ja iztēlosimies, kā zeltaina prana plūst pa mugurkaula kanālu cauri katrai čakrai un nonāk muladharā un uzkrājās. Gan ieelpa, gan izelpa. Zeltaina dievišķa gaisma jūsu smalko ķermeni pa sušumnā kanālu
caur avotiņa lotosa ziedu. Lēnām virzās uz leju kopā ar ieelpu un ar izelpu. Un Muladharā uzkrājās. Sajūtiet, ka tā nav tikai iztēle. Tas notiek pa īstam. Kāds spēks pārvietojās pa jūsu mugurkaula kanālu. Un lēnām noslēgsim šo praksi. Paliekam vēl avotiņā. Mēģinam ieraudzīt visu savu mākslas darbu. Visu mugurkaula kanālu ar visām čakrām, punktiem. Atvērto lotosa ziedu. Un ar iztēles palīdzību šo ziedu mums ir jāizver. Avotiņš ir jāizver. Lūdzu, lēnām ar iztēli aizvērsim to. Zieds lēnām varās ciet. Līstas atkal ir pumpurā. Kanāls ir aizvērts. Tad lēnām izgaisināsim šo savu mākslas darbu. Ļausim tam lēnām kaut kur nogrimt, izgaist. Un uzkavēsimies sajūtās, ko šī praksa mums ir radījusi. Kādas ir sajūtas ķermenī, smalkajos ķermeņos. Un tālāk mēs raudzīsimies apziņas ekrānā, acis Šambhavi mudrā. Iesvētīsim šo praksi ar mantru Om 3 reizes balsī. 3 reizes noskaitīsim mantru Om, un tad sāksim eksternalizāciju. Dziļāk, garāk ieelpa.
lēnām virzīsim uzmanību no saviem dziļākajiem slāņiem, no vietas, kur tikko izvibrēja mantra, uz apziņu. Apziņā, kurā mēs apzināmies, ka viss plūst, laiks plūst, dzīve plūst, elpa plūst un mēs plūstam. Aiz apziņas tuvāk mums ir prāts, kāds ir prāts, pavērojiet, vai mierīgs, vai nemierīgs, vai domas šaudās, vai rāmas, vai prāts ir apmierināts un mierīgs un priecīgs, vai kūp no grūtā uzdevuma. Un no prāta mēs pievēršamies prāniskajam ķermenim, telpai, enerģijai. Sajūtiet, kā mēs uzģenerējām enerģiju. Enerģijai noteikti jābūt možums, vibrācija, telpa, vieglums, plašums. Un no prāniskā ķermeņa uz fizisko, tādā sajūtam gravitāciju. Jā, šis mums ir uzticams ķermenis, tas nekur nepārvietojās, tas ir vienmēr stabils. Jā, sajūtam fizisko ķermeni, atgriežamies mājās, templī savā. Jā, pavērojiet, kurās vietās jums diskomforts ir. Kurās ir komforts. Ieklausieties trokšņos, telpās, telpas trokšņos, skaņās, jā, tagadnes plūsmā. Un uztaisīsim 3 garākas ieelpas, izelpas ar prieku, ar siltumu. 3 dziļas garas ieelpas un izelpas ar krūti un ar prieku. Ieelpojiet prieku. Lūdzu, smaidīgas sejas. Un tālāk mēs savienosim plaukstas. Es pateikšos dievībām, jogiem, skolotājiem, jums. Nu jā. Pavērojiet, kā jums šodien veicās, kā jums iet, varbūt kaut ko pamanat kādā brīdī. Dažreiz kaut kas var parādīties vēlāk. Kāda sajūta, kaut kas. Lai jums miers, dievišķais miers ar jums ir. Tiksimies pēc nedēļas. Šantī, vislabāk!